2. klasē. Man patīk runāt, bet kungam nepatika. Kunga klusēšana. Reiz kāds kungs apņēmies nerunāt ne ar vienu cilvēku. To viņš pasludinājis visai apkārtnei. Līdz ar to, kā tas zemnieks, kas viņam izvilinās pirmo vārdu, dabūs 2 potus ar zeltu. Daudz zemnieki ir izmēģinājuši savu laimi, bet velti. Kungs ne ar vienu cilvēku nav runājis. Kādu dienu pilī ieradās kāds nabags, nonācis pie kunga, tas tūlīt teica ļoti uztraukti. Cienīgs, žēlīgs kungs, jūsu lielmāte ir iemīlējusies raibā Sivenā. Kungs aiz pārsteiguma tikai iesaucās: raibā Sivenā! Vai zināt, kāpēc suņam patīk mūs aplaizīt? Nē, pagaršo. Jo mēs viņam patīkam? Nē, jo mums iekšā ir kauli. Anekdotēs suns un manā dzīves stāstā. Manu suni sauc Remis. Viņš mums ir ļoti interesants. Viņa mīļākā nodarbe ir laukos skriet pa pļavu. Bet uz laukiem mēs braucam diezgan reti. Vienu reizi mēs aizbraucām uz laukiem, un Remis kā vienmēr sāka skraidīt pa pļavu, bet viņš nezināja, ka pa šo laiku vecmamma ar vectēvu ir izrakuši dīķi, un Remis ar lielu ieskrējienu ielidoja dīķī. Kopš tās reizes mans suns nekad laukos vairs nav skrējis turbo režīmā. Paldies, ka klausījāties!